Kā jau kārtīgiem birokrātiem pienākas kaloriju grāmatveži, tas ir tie cilvēki, tie uztur treneru speciālisti, vienalga, kur saka, galvenais ir skaitīt kalorijas, visas kalorijas ir vienādas, ja tu būsi deficītā, tu zaudēsi svaru. Viņi demonstrē it kā labas zināšanas, kuras darbojas teorijā, bet praksē ir ļoti neefektīvas. Tātad, visbiežākā kritika par zemu ogļhidrātu uzturu no viņiem ir, kad ierobežojot ogļhidrātus, izslēdzot ogļhidrātus, visu, ko tu zaudē, ir ūdens masa. Šis apgalvojums, un tas kaut kādā veidā ir slikti. Šis apgalvojums skaidri demonstrē viņu kompetences trūkumu, gan zināšanās par uzturu, gan tajā, ko tu vēlēsi sasniegt. Jo numur viens, izslēdzot ogļhidrātus, taisnība tu zaudēsi ūdens masu, bet pavisam nedaudz. Reāli tie ir 3-4 kg maksimums uz cilvēku. Kas ir viss pēc tam ir greivijas, tas ir tauku masas zudums. Jo vairāk ūdens nav, kad tu domā, tu par žāvētu rozīnu pārvērtīsies. Tu nevari zaudēt 10 kg ūdens masu. Un numur 2, viņi skaidri un gaiši demonstrē to, ka viņi nesaprot, ko tu vēlēsi panākt. Jo tad, kad tu zaudē šos 3 kg ūdens masu, kas tiek izvadīts ar sadedzinātu glikogēnu rezervi, tev ir slaidāka seja, tvirtāka seja, tev vairs nav pufīga seja. Tev samazinās apkārtnē ar rokām, kājām un it īpaši viduklim. Un tas notiek nepilns nedēļas laikā. Nepilns nedēļas laikā tev ir mazāk apkārtnē, un tu visticamāk var uzvilkt pa vienu bikšu izmēru mazāk, un tev seja izskatās sausāk. Ne tā, ka tev būtu sausa āda, bet tā kā plakanāk. Nav tik pufīgi vairāk. Tas tāpēc, ka tu atbrīvojies no šī liekā ūdens. Atbild man uz jautājumu. Tas ir kaut kas slikts? Tas ir kaut kas tāds, ko tu nevēlies panākt pāris dienu līdz nedēļas laikā. Es domāju, ka jebkurš cilvēks būtu priecīgs par to. Un plus, viens papildus iegūms no zemu ogļhidrātu uztura, tev beidz pūsties vēders, līdz ar to tev vēl ir mīnus 5 cm viduklī, jo tu neesi uzpūsts kā balons. Līdz ar to, tad, kad tu dzirdi, zemes ogļhidrātu uzturus izslēdz ogļhidrātus, tu tikai ūdens masu pazaudē, saproti, ka tu klausies kādā, kurš vienkārši nerūpīgi, ko viņš runā. Tieši, es nezinu par viņu specialitāti, bet par zemu ogļhidrātu uzturu viņam nav nemazākās nojausmas, ko viņš runā. Un ja viņš to saka, ka tas kaut kādā ziņā ir slikti, ka tu zaudē ūdens masu, tad viņš arī nesaprot, ko tu vēlēsi panākt. Jo es nezinu nevienu, kurš nebūtu priecīgāks par mazāk pufīgu seju, par samazinātu vidukli un samazinātiem apkārtmēriem visos parametros nepilnas nedēļas laikā. Un pēc tam viss ir grēvīs, kā es teicu, pēc tam tālāk tiek pazaudēta tikai vienīgi tauku masa.